Irina Belova Smorža lapas dziedināšanai 5. mēnesis, 23. diena, kur 2 vai 3 sapulcējušies, 2. daļa. Mateja 18:20. Jo kur 2 vai 3 sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. No Maheša Čavdas grāmatas Lūgšanā un gavēnī apslēptais spēks. Kā kristietim, jums un man ir vajadzīgs, lai esam cīņas laukā, piedāvājot sevi Dievam, kā lūgšanu kareivju komandu, kas sapulcējušies, lai padzītu ienaidnieku un paceltu Dieva karogu virs mūsu zemes. Tagad ir jūsu laiks, lai ieņemtu savu vietu uz apvienotas lūgšanas cietokšņa sienas. Dievs dod mums neparasti draudīgu varu tad, kad daži cilvēki sapulcējas kopā viņa vārdā lūgšanai un gavēnim. Šī vara ir pamatota spēkā, kas spēj pārcelt kalnus. Tādu ieroci Dievs ir devis mums tāpēc, lai mēs spētu satriekt ikvienu ienaidnieka vardarbību un cietokšņus mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, mūsu pilsētās, mūsu nācijās. Tas kļūs par realitāti, ja mēs izvēlēsimies mūsu garīgo iespēju apvienošanu vienā lāzera starā, kas satur Dieva doto spēku un neparasti spēcīgu debesu gaismu. Atmoda jau ir pie durvīm. Senais pravietisks vārds saka lūdz. Jaunais pravietiskais vārds saka lūdz apvienotā lūgšanā. Citāta beigas. Padomājiet tik. Pietiek tikai ar 2 cilvēkiem sapulcei, lai Dievs nostātos vidū. Pasakiet man, vai šāda sapulce skaitīsies maza, vai tā būs nenozīmīga viņa klātbūtnē, un vai var gaidīt dziedināšanas brīnumus, atbrīvošanu, ja 2 vienosies? Apustuļu darbi 16, 16 līdz 18. Kādreiz mums uz lūgšanas vietu ejot, mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājas gars, un zīlēdama tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums sekoja un sauca sacīdama: šie cilvēki ir visu augstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. To viņa darīja daudz dienu. Bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam: Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās. Un tas izgāja tanī pašā brīdī. Kas šeit notika? Pāvils izdzina pravietojošo garu no sievietes, kas bija tā varā. Tas ir labi vai slikti? Sieviete kļuva brīva no demoniskas nomāktības. Tas ir labi. Bet viņas kungi, redzēdami, ka zudusi viņu peļņas cerība, Apustuļu darbi 16, 19, uzskatīja, ka tas ir slikti. Viņi sagrāba Pāvilu un Sīlu un aizvilka uz laukumu pie priekšniekiem. Un lūk, kas ir interesanti. Kamēr Pāvils mierīgi apmeklēja lūgšanu namu, viņam neviens neuzbruka. Tas turpinājās daudzas dienas, rakstīts. Taču tiklīdz viņš atbrīvoja savu varu pret nešķīstajiem gariem, Sātans nostājās opozīcijā. Apustuļu darbi 16, 22 līdz 26. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem,
un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Piepeši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamati sakustējās, tūdaļ atvērās durvis, un visiem nokrita važas. Viņi bija tikai 2, Pāvils un Sīla, izģērti, sasisti, savainoti, iekalti važās. Viņi nekrita depresijā, viņi slavēja un pielūdza Dievu. Gara vienotībā viņi radīja atmosfēru viņa klātbūtnei, un Dievs atnāca un visu satricināja. Un par cik gūstekņi atradās pielūgsmes atmosfērā, rakstīts, gūstekņi viņos klausījās, tad tā bija īsta sapulce. Tāpēc tad, kad atnāca Dievs, važas nokrita visiem. Jēzus atnāk, lai atbrīvotu gūstekņus, lai atbrīvotu nomocītos brīvībā, lai dotu viņiem godības apģērbu un izlietu pār viņiem prieka elli. Tur, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Viņš sarauj visas važas, grēka un slimību važas, nomāktības, trūkuma, baiļu un nāves važas. Visu. Viņš atbrīvo mūsu rokas no jebkādām mūs saistošām ķēdēm, lai mēs varētu darīt viņa gribu uz zemes. Viņš satriec visas važas uz mūsu kājām, lai mēs varētu iet un sludināt labo vēsti. 2. Korintiešiem 3:17. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Pat cietuma apsargs saņēma īstu brīvību, lai gan viņa kājas nebija iekaltas važās. Jēzus dāvāja glābšanu gan viņam, gan viņa namam, jo viņš sāka ticēt. Lūk, kāda garīga revolūcija notika vietā, kur 2 bija vienā prātā lūgšanā pie Dieva. Apustuļi Pāvils un Sīla, 2, bija sapulcēti Jēzus vārdā. Sātans iesēdināja viņus cietumā, bet savā iekšienē viņiem bija vesela valstība. Viņi ienesa Jēzus gaismu šajā tumšajā valstībā. Tumsa atkāpās, nāve atkāpās. 2 cilvēki bija pieslēgušies debesu spēkam. Tas kungs ir gaisma, tas kungs ir dzīvība, tas kungs ir izeja. Un apustuļi izgāja, un nevieni paši. Viņi izveda no tumsas brīnumainajā Dieva klātbūtnes gaismā visus, kas sēdēja nāves ēnā. Aleluja! No Keneta Heigena grāmatas Garīgas izaugsmes pamati. Centrālā patiesība 2 vai vairāku cilvēku saskaņotai, vienotai lūgšanai attiecībā uz jebkuru vajadzību piemīt kolosāls spēks. Kā viens var vajāt tūkstošus, un kā
2 var likt bēgt 10 000. Vai ne tāpēc, ka tā klints tos ir pārdevusi un nevis tas kungs tos ir nodevis? 5. Mūzes 32:20. Mēs varam būt vareni lūkšanā vienatnē, taču mēs varam būt vēl spēcīgāki, kad kāds mums pievienojas. Minētajā pantā teikts, ka 1 var vajāt 1000, bet 2 likt aizbēgt 10 000. Kad kāds vienojas ar mums lūkšanā, mēs varam izdarīt 10 reizes vairāk kā paši par sevi. Citāta beigas. Ir vēl kāds nemazāk iespaidīgs stāsts apustuļu darbos. Šoreiz tumsas spēku pretestību izsauca brīnumi, ko Dievs darīja caur Pāvila rokām Listrā. Pāvils, Kunga Jēzus Kristus vārdā, piecēla kājās cilvēku, kurš nekad savā dzīvē nebija staigājis, bija tīzls no mātes miesām. Apustuļu darbu 14. nodaļā. Pāvils izdarīja triecienu pa sātana darbu. Slimības ir sātana darbs, nespēks ir sātana darbs, klips no mātes miesām, sātana darbs. Sātans nevarēja to nepamanīt, viņš bija traumēts un sita Pāvilam pretī. Nāvējoši sita. Apustuļu darbi 14, no 19 līdz 20. Bet no Antiohijas un Ikonijas atnāca jūdi un pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvilu akmeņiem, vilka to ārā no pilsētas, domādami, ka viņš ir miris. Kad mācekļi ap viņu bija sapulcējušies, viņš uzcēlās un iegāja pilsētā. Nākamajā dienā viņš ar Barnabu devās ceļā uz Derbi. Tas kungs ir dzīvība un augšām celšanās spēks. Mācekļi sapulcējās ap akmeņiem nomētāto Pāvilu, un šī sapulce iedarbināja Kristus augšām celšanās spēku. Kā tas bija iespējams? Cilvēkam tas nav iespējams, bet Jēzus stāvēja viņu vidū. Viņš ir dzīvs, un viņš ir dzīvība. Mateja 18:20. Jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Lūgsim Dievu. Dārgais Jēzu, es pateicos Tev par katru sapulci, kur es varu vienoties ar ticīgajiem Tavā vārdā. Lai Tava dziedinošā klātbūtne ir vienmēr ar mums godības un spēka, brīnumu un zīmju izpausmē. Viss gods Tev vienam, Kungs Jēzu, kas augšām ceļ dzīvībai. Āmen.